Prieks jūs redzēt visus. Esmu ZZS tehniskais direktors. Esmu tehnoloģiju entuziasts. Nezinu, kurā brīdī tas entuziasts pārvēršas par tehnoloģiju nūģi, bet šķiet, ka esmu kaut kur pa vidu. Man patīk risināt tehniskas problēmas. Laika gaitā ir paticis risināt ar vien lielākas tehniskas problēmas, un tad gribās domāt, ka šobrīd es mēģinu fokusēties uz tām lielākajām. Šodien esmu sagatavojies runāt par mākslīgo intelektu. Visi runā par mākslīgo intelektu. Pasauli ir pārņēmis mākslīgais intelekts. Manuprāt, ir grūti laiki cilvēkiem vispār klausīties, jebko par mākslīgo intelektu, tāpēc man nācās rūpīgi padomāt, ko vispār par to teikt. Un es uzliku, cerams, ka jūs novērtēsiet tādu kārtīgu filtru virsū prezentācijai, lai tas nepārvērstos par kaut kādu pilnīgi traku, futuristisku mākslīgā intelekta prezentāciju. Un tāpēc man ir divi mērķi ar šīs dienas prezentāciju. Pirmais ir mazliet demistificēt viņu, tā kā, lai ir mazliet varbūt vienkāršāka sapratne par to, kas tas vispār ir. Un otrs, iedot praktiskus piemērus, kur man palīdzēs tad romantiskais kolēģis no Līvāniem. Tas izrādās, ka viņš ir kolēģis, jā, tas bija maldināšanas akts tāds, jā. Viņš ir pārtapis, bet tas varbūt arī rokraksta interpretācija daudz neietekmē. Tas vairāk tā jums par to ņemšanu varbūt tā, lai jūs nesarosaties sākumā, kas tur izskanēja. Jā, Oskar. Jā, tā kā šodien es nerunāšu neko par visiem tiem rīkiem, par ko ir pilns internets, kas veido tādu, latviski varbūt nosauksim to AI drazu, varbūt pat, kas nav izmantojams darbā, un viss ģenerēšanas, kas ir video ģenerēšana, attēlu ģenerēšana, mūzikas un komponēšanas un tā tālāk. Tas viss ir forši, tas viss ir izklaidējoši, tam ir sava vieta. Es fokusēšos, un man ļoti patīk viss, kas ir praktiskāks, kas ir pielietojams darbā, kas ir tāds varbūt arī piezemētāks. Pirms mēs turpinām, varbūt mēs tādu ātro vecmodīgu aptauju, cik tad daudz ikdienā izmanto mākslīgā intelekta sarunbotus. Varbūt varam pacelt roku. Ok, ir tāds prāvs pulciņš, burvīgi. Man pat likās, ka varbūt ir jāievieš kaut kāds jauns jēdziens, varētu nosaukt to kā lietišķais AI. Ja? Mēs runājam dažreiz par lietišķo informātiku, tas ir viss tas, kas ir, ar ko mammas lepojās, ja bērni nodarbojas ar lietišķo informātiku. Tas ir Excelis, Words, kaut kas, kas darbam noderēs. Ja? Un tad ar AI varētu būt līdzīgi. Tur tā sadaļa, tur viss TikTok video, visi šitie, kur varbūt tā, bet ja bērns nodarbojas tur ar ChatGPT mācīšanos, viņš mācās, viņš tur studē kaut ko, jā, tad tas varbūt ir pozitīvi. Tāpēc es šodien fokusēšos uz lietišķo AI. Lūk, kas man bija nākamajā? Jā, pirms es gribēšu mazliet iedziļināties par to, kā tas darbojās, un arī sašaurinot to tēmu, es runāšu tikai par sarunbotiem. Tas ir pats vienkāršākais veids, kā vispār mākslīgo intelektu lietot. Jūs visticamāk esat tā viņu lietojuši, un es arī ieliku piemēru no arī rīka, ko mēs esam uzbūvējuši, un ceram, jūs esat lietojuši. Tas ir Atbildis, kur principā mēs vienkārši dodam iespēju sarunāties ar šķietami gudru cilvēku vai gudru robotu, kurš zina kaut ko par mūsu sistēmām. Kas darbina, un es ļoti gribu pieskarties tam, kas darbina to sarunu botu, un tas ir valodu modelis. Valodu modelis, man liekas, bieži vien nes tādu varbūt tādu kā bubulis, tas varbūt liekas. Kas tad tur ir, kā viņš vispār var darboties, un liekas, ka varbūt mēs ar jau kādu cilvēku runājam, varbūt tur kāds aizmugurē sēž, bet īstenībā tas ir kaut kas ir ļāvis nāktajā attīstībā strauji uz priekšu, bet katru reizi, kad jūs dzirdat vārdu valodu modelis, es ļoti gribu, lai jūs iedomājaties šo bildi, kas varbūt ir vienīgā tehniskā bilde, ko es šodien rādīšu, bet tas patiesībā ar modeli ir jāsaprot tikai tas, ka vārdiem valodā tiek piešķirta kaut kāda noteikta skaitlis, noteikta vērtība un ļoti vairākās dimensijās. Proti šajā piemērā ir sarunvalodas vārdi, angļu valodā gan šoreiz, un viņi ir izteikti ar 3 dažādām semantiskām nozīmēm. Tātad vecumu,
dzimumu un dišciltību. Un te ir 8 vārdi, un katram no tiem ir piešķirtas vērtības. Piemēram, zēns ir vecumā mazāks nekā vīrietis, tāpēc viņš tur ir zemāk. Tad ir dzimuma cipars, paldies Dievam, tur ir 1 un 8 tikai, nav kaut kas pa vidu, bet varbūt arī pa vidu tur kaut kas būtu. Tas ir modulis. Es gribētu, lai šī tā bilde, ko jūs iedomājaties katru reizi, ka kāds runā par lielu valodu modeli, lielu, mazu, jebkādu valodu modeli, es gribu, lai jūs domājat par šo bildi, jo tas īstenībā, manuprāt, ir esence, lai saprastu, kāpēc tad beidzot dators var saprast, ko es saku. Un tā mūsu spēja radīt valodu modeļus ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs to varam. Tas nozīmē, ka tā, kad mēs uzrakstam vārdu es esmu princese, ja, tad dators jau spēja saprast, tu tā tad esi mazliet, tad tu esi sieviešu dzimums un tu esi kaut kas dišciltīgs un tā tālāk. Un tas ir tas, ko izmanto galvenajos sarunbotos. Līdz ar to tur nav daudz maģijas, tur ir diezgan daudz matemātikas, šie skaitļi veido, un katram tam vārdam tiek piešķirt ļoti daudz skaitļi, kas veido vektoru, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī ir vajadzīga cita veida skaitļošanas mašīnas, lai to visu apstrādātu. Bet tā jau nav lietotāja vairs problēma. Lūk, mazliet ieskicējot, kāda tie valodu modeļi vispār rodās, kas arī mazliet paskaidro to, ko tad īsti tie modeļi vispār var zināt. Un ir ļoti lieli resursi mūsdienās tiek veltīti, lai veidotu valodu modeļus, un tie tiek trenēti no datu kopām, kas principā ir viss, kas ir pieejams internetā. Ir kaut kādas datu kopas, ko cilvēki ir vairāk attīrījuši, ko mazāk attīrījuši, bet tāda pamatlieta ir viss, kas ir internetā, un cikliski ļoti daudz iterāciju ejot cauri, pieliekot lielas skaitļošanas jaudas, mēs varam uzražot valodu modeli. Un tad sākas cīņa par to, kuram tad būs labākais modelis, un ir pilnas ziņas, var lasīt, kad regulāri iznāk jauni modeļi, kuras firmas tās ir. Tur ir arī kaut kādas politiskas mazliet intrigas par to, kuram tad sanāks labāk, un tad ir apmēram 4 lielākās ASV kompānijas, kuras regulāri trenē modeļus. Ir Alibaba un DeepSeek ir Ķīnas, piemēram, ir arī Eiropā Mistral AI, kas arī trenē mākslīgā intelekta modeļus. Man personīgi ir interesanti arī lasīt dažāda veida, kā to teikt, īpašības, ko kompānijas grib piešķirt, vai kādas funkcijas viņi grib ielikt speciāli savam modelim, lai viņš atšķirtos, piemēram, XAI veidotās Grok sērijas modeļi, viņi ir mazliet, varbūt mazāk cenzēti, viņi ir mazliet, var teikt, pat ar tādu, kaut kādu skeptiskāku vai mazliet ar humora piesitienu, raksturu īpašībām un tam līdzīgi. Bet, jebkurā gadījumā, mēs varam jau lietot un visi iegūt no tā, ka tie moduļi ir. Meta, piemēram, daudzus moduļus veido atvērtā kodā, kas principā nozīmē, ka jebkurš viņus var paņemt un izmantot savām vajadzībām. Un, principā, valodu modeļi ir ļoti pieejami. Mēs viņiem varam tikt klāt neskaitāmiem servisiem. ChatGPT droši vien ir populārākais no tiem, bet var izmantot arī Gemini, var izmantot Groku, var izmantot arī DeepSeek, ko es varbūt personīgi nerekomendētu. Bet mēs sarunbotam dodam instrukcijas vai jautājumus. Mēs viņus saucam par instrukcijām, jo ir būtiski uzdot to jautājumu tādā veidā, lai viņš mums kalpotu efektīvāk. Un tāpēc arī angliski neizmanto vārdu question, bet izmanto terminu prompt, kas nozīmē vairāk kā instrukcija. Mēs jautājot, gribam mazliet vairāk paskaidrot. Man ļoti patīk tomēr tās līdzības vilkt arī ar tādu cilvēku komunikāciju. Ja mēs arī, piemēram, ieejot pie kolēģi kabinetā, mēs tikai neprasam, kur brauksim, piemēram, ja? Vai kaut kādu ārpus konteksta, kaut kādu jautājumu mēs viņam nebāžam virsū. Mēs viņam gribam bišķiņ tikai paskaidrot. Kā tad būs šodien ar pusdienām? Kur mēs brauksim? Un tieši tāpatās arī sarunbotam ir būtiski, lai viņš tomēr aptver to kontekstu, ir ļoti labi paskaidrot, ko tu vēlies panākt ar to jautājumu, ļoti labi ir paskaidrot, vai ir kaut kas specifisks tajā jautājumā šodien, ko tu varbūt nejautāji vakar,
manā piemērā būtu ļoti labi paskaidrot, ko tad tu ēd, ko tad tu neēd, uz kurām vietām tad gribētos labāk braukt, varbūt arī kāds ir tavs budžets tām pusdienām, lai tad tomēr tā saruna un tā atbilde būtu daudz jēdzīgāka un pašam noderīgāka. Tā kā to pašu domu gājienu, ko jūs lietojat sarunā ar kolēģiem, ļoti noderīgi ir izmantot arī ar sarunbotiem. Un tad arī tāda būtiska tēma ir, kāpēc, manuprāt, sarunboti un vispār mākslīgā intelekta rīki ir ļoti, ļoti labi atbilstoši publiskajam sektoram. Un pats pirmais, un tas ir ļoti, ļoti liels būtisks arguments, ir tas, ka publiskajā telpā ir ļoti daudz pieejamas informācijas. Ko tad, kā es minēju, kas tiek ņemta vērā, trenējot valodu modeļus. Tas nozīmē, ka visi publicētie lēmumu projekti, likumi, arī jebkas, kas tiek publicēts mājaslapās, jūsu pašvaldību vai valsts iestāžu mājaslapās, tās visas zināšanas iteratīvi tiek uzkrātas valodu modelī, kas nozīmē, ka uzdodot sarunbotam jautājumu, viņš var atbildēt, izmantojot tās zināšanas. Es esmu jautājis interesi pēc, viņiem tur jautājumus gan par e-adresi, gan par citiem kaut kādiem valsts rīkiem, un viņš salīdzinoši labi spēja un orientējas tajā. Un tas ir ļoti būtisks arguments. Tas arī mazliet iedod varbūt arī tādu apbalvojumu tiem, kas ir atvērtāki, caurspīdīgāki, varbūt pat arī mazliet motivē cilvēkus un iestādes vairāk informācijas publicēt, jo mēs zinām, ka tā informācija var tikt izmantota. Gan iedzīvotāji viņu varēs atrast, gan arī tad valodu modeļos tā informācija var tikt izmantota. Otrs ir tas, ka jūs strādājat ļoti daudz ar tekstiem. Un valodu modeļi kā reiz viņi ir domāti, lai ar tekstiem strādātu. Tad tur ir dažādi dokumenti, publikācijas, jūs sagatavojat atbildes iedzīvotājiem, viņš var pārfrāzēt tekstus, var veidot jaunus, var ieteikt labojumus esošajiem un tā tālāk. Un, protams, kas jau tika minēts, ir, kad jums ir ļoti daudz darba. Vienmēr ir kaut kādas lietas, kuras varētu būt svarīgākas, ko jūs labprātāk noteikti darītu. Tāpēc visu, ko mēs varam atvieglot savā darbā, tas būtu jāizmanto. Un tad 3 atrunas varbūt, no kā ir jāuzmanās, kas ir izmantojot sarunbotus. Tad pirmais, mākslīgais intelekts nav perfekts, un tur ir dažādi iemesli, kāpēc viņš nav perfekts, kāpēc viņš mēdz kļūdīties. Varbūt tas jautājums nevarēja aprakstīt tomēr to kontekstu, varbūt tas jūsu nolūks ir tomēr pārāk personīgs un viņš to nevar uzķert. Varbūt vienkārši tajā valodu modelī nav pietiekami daudz informācijas, lai sniegtu jēgpilnu atbildi, bet tas viens, manuprāt, nav iemesls, lai to neizmantotu. Varbūt tas, kas nedara vienā scenārijā, tas var noderēt citā. Otrais, protams, ir konfidencialitāte. Mēs nevaram, par cik tas ir mākoņu pakalpojums lielā mērā, ChatGPT citos publiskajos servisos neliekam nekādus sensitīvus datus, neko par personas datiem. Personas datu apstrādes noteikumi, tās personas nav piekritušas, ka mēs tādām mērķiem viņus izmantojam. Un tajā pašā laikā ir ļoti daudz pielietojumu, kur mēs tomēr arī bez personu datiem varam efektīvi to izmantot. Varam arī izņemt, varbūt tur ir līgums vai kaut kas tāds, ko var izmantot bez, un vienkārši izņemt ārā cilvēku vārdus, uzvārdus, personas kodus, un tad viņš var palīdzēt. Vairumā gadījumu tieši tā pati personas informācija nav tik būtiska tajā darbā. Un, protams, par atbildību jāatrunā ir, kad man neliekas, ka te ir problēma. Daudz tiek runāts arī par to, kāda tagad būs, mākslīgais intelekts pieņems mūsu vietā lēmumus, un kā tam viņš tur tagad parakstīsies un atbildēs iedzīvotājiem un tā tālāk. Man liekas, ka mums tur nav jāskrien vilcienam pa priekšu. Nekas tādā ziņā, manuprāt, nav jāpamaina. Tieši tāpat, kā mēs izmantojam internetu, lai atbildētu iedzīvotājiem vai kaut ko izdarītu, tāpat mēs izmantojam mākslīgo intelektu. Mēs paskatāmies, ko viņš ir atbildējis, pārlasam, izlaižam caur savu intelektu un parakstamies apakšā, jo tas ir tas, ko mēs gribam sagatavot un atbildēt. Tā kā man liekas, ka mums nav viņam jādod nekādas papildus pilnvaras, tas ir vienkārši vēl viens rīks, kas mums var palīdzēt un ir jāizmanto. Lūk. Un tālāk es ļoti gribēju, lai ir kāds no jūsu vidus, kurš jums padalās ar konkrētākiem scenārijiem, kā viņš ir izmantojis ikdienas darbā mākslīgo intelektu. Tāpēc es lūkšu Grigoriju šurp
un lai viņš pastāsta par dažiem praktiskiem scenārijiem, ko jūs esat izmantojuši un kādas ir tavas attiecības ar mākslīgo intelektu. Es būšu varbūt tepat. Labdien! Jā, mans vārds ir Grigorijs Seniņš. Esmu Līvānu novada kultūras, turisma un sporta pārvaldes mārketinga speciālists. Šajā jomā strādāju kopš maija un esmu iekšā šajā jomā ar visām ausīm. Un tas, ko arī Oskars pieminēja par mākslīgo intelektu, kad no viņa nav jābaidās. Viņš var būt lielisks palīgs, un šis palīgs ir jāizmanto, ja reiz viņš mums ir. No tā nav jābaidās. Viņš nekož. Vismaz es esmu jūsu priekšā, tātad apēsts vēl neesmu. Lūk, ar mākslīgo intelektu darbojos arī ikdienā, jo dažkārt ir jāapstrādā pat 30 Facebook posti, kas ir jāievieto un jāpalaiž virtuālajā vidē. Līdz ar to tas nozīmē, ka man būtu jāsēž ļoti ilgi un jāsacerē domraksti vairāku lapu garumā. Tad es izmantoju mākslīgo intelektu, lai atvieglotu savu darbu. Viņš man ļoti palīdz ar to, ka viss, kas ir internetā atrodams, viņš var atrast. Viņš var salikt kopā, un brīžiem pat mana smadzenes nevarētu izdomāt to, ka, šito varēja salikt šādi, bet viņš to izdomāja, viņš to izdarīja. Tad mazliet par tādu pašvaldības pieredzi ar mākslīgo intelektu. Mēs izveidojām vispār mazliet par Līvānu novada pašvaldību. Pašvaldībā ir 66 darbinieki, 4 no tiem ir administrācija, kas ir izpildirektora vietnieks, priekšsēdētāja vietniece. No tiem 62 dalībnieki tika aptaujāti, tika izveidota aptaujas anketa tieši par konkrēti par mākslīgo intelektu, cik kurš izmanto un ko nu kurš ar mākslīgo intelektu dara. Kā redzat, vislielākais atbilžu skaits ir, cik bieži savā darbā izmantoja mākslīgo intelektu. Daudz atbildējuši dažas reizes nedēļā. Tas nozīmē ļoti reti. Un tikai 6 respondenti ir atbildējuši, ka katru dienu viņi izmanto. Tālāk varam redzēt, kādiem mērķiem galvenokārt šis mākslīgais intelekts tika izmantots. Tas ir teksta izveide, sagatavošana, rediģēšana un arī ideju ģenerēšana, kas visvairāk darbojās tādā kā kultūras sfērā, kad liekas jau, kad viss ir vairs neko nezinu, vairs neko nesaprotu, vairs neko nemāku, tad mākslīgais intelekts var palīdzēt uzģenerēt ideju, varbūt pat tādu, iedodot viņam tādu, kas jau ir gadiem darbojās un sajūtu tādu, ka vajadzētu viņai iedot mazliet tādu svaigu elpu, tad mākslīgais intelekts var palīdzēt. Jā, jau pie tādām konkrētākām lietām, kā izmanto tieši pašvaldības ēka šo te mākslīgo intelektu. Ik pa laikam pašvaldībā ienāk iesniegumi no iestāžu vadītājiem par cenām, jo pašvaldība ir tā, kas nosaka, kādas būs tās cenas, teiksim, šajā gadījumā Peldbaseinam upe, kas ir Līvānos, un bija jāpārtāmē par jāsliek pie jaunitātes cenas, un mēs joka pēc uzjautājām mākslīgajam intelektam, vai viņš mums šajā jautājumā var palīdzēt. Un te var redzēt, kad viņam tika iedotas jau 4 pilsētas, kurās mēs kā cilvēki esam pārbaudījuši, ka tur tiešām ir šis te baseins un ka viņš varētu salīdzināt. Plus viņam tika iedots arī, kur viņš varētu meklēt šo te informāciju. Tas ir Facebook, tās ir pilsētu mājaslapas, jau tādas konkrētākas lietas, kur viņš šo varētu darīt. Un viņš ļoti veiksmīgi tiek ar šo galā, ir salīdzinājis 4 pilsētas, un viņš iedod šādu te apskatu par to, ko viņš ir atradis, un tas viss ir atrodams internetā, respektīvi viņš nemācēs izlasīt grāmatu, bet to, kas ir ierakstīts internetā, viņš noteikti atradīs. Un viņš arī izveido tabulu ar uzskatāmu materiālu par to,
kādas cenas ir attiecīgi citās pilsētās šim te baseina apmeklējumam, kas ir brīnišķīgs tāds rīks, lai izmantotu, jo tas ir tikai kā salīdzinājumam, kā varbūt es rīkotos, kā varbūt tās mans kolēģis rīkotos. Jā. Tātad par šo. Nākošais viņam tiek iedots uzdevums arī tīri tāds intereses pēc. Kā tad viņam tiek iedots vispirms dokuments, attīstības plāns, pirmskolas izglītības iestādē Rūķīša Līvānos bērndārzam, un viņam tiek uzdots jautājums, kad man ir nepieciešama palīdzība, kur jāsalīdzina Līvānu novada izglītības stratēģija ar Līvānu novada pirmskolas izglītības iestādes Rūķīša attīstības plānu. Vai vari atrast pretrunas, pievienojot, un attiecīgi mēs esam pievienojuši viņam šo te attīstības plānu. Uz ko viņš arī atbild, ka būtiskas tiešas pretrunas starp šīm abām divām attīstības stratēģijām viņš nav atradis. Dokumenti ir labi saskaņoti, jo viens ir tapis balstoties uz iepriekšējo. Un attiecīgi tur var redzēt, ir tāds pelēkais tādi rimbulīši. Viņš arī pieliek klāt to saitīti, no kurienes viņš šo informāciju ir ņēmis. Tātad es kā cilvēks, uzklikšķinot uz šīs saitītes, varu arī pārbaudīt, vai tiešām tā informācija tur ir. Protams, kā arī Oskars pirms tam teica, mākslīgais intelekts ir mākslīgais intelekts, un viņš arī reizēm ir jāpārbauda. Jo tomēr mūsu prāts ir mūsu prāts, un viņu vajag pārbaudīt tā, lai viņš tur nešmaucās, lai nedara blēņas nekādas. Lūk, tieši tāpat viņš arī iedod, kur var slēpties riski vai mīkstās neatbilstības starp šīm divām attīstības stratēģijām. Viņš piedāvā visus variantus, ko viņš var atrast. Un arī vienmēr šīs informācijas galā viņš piedāvā nākošo darbību, kuru attiecīgi vai nu mēs izmantojam, vai nu mēs neizmantojam. Tas bija redzams tajā pirmajā baseina slaidiņā, jau apkopotajā informācijā, ka viņš piedāvā izveidot tabulu, lai tas ir pārskatāmāk. Jā, arī par pretrunu atrašanu. Viņam atkal tiek iedots dokuments, Līvānu novada iedzīvotāju padomes nolikums, un viņam tiek uzdots jautājums, vai vari šajā dokumentā atrast pretrunas. Un viņš viņus arī atrod. Numerācijas kļūdas, atkārtošanās un liekvārdība, neprecizitāte par kandidātu pietiekamību, vietām neatbilst likuma garam. Viņš atrod visas tādas pat neiedomājamākās lietas, kuras tīri cilvēcīgi mēs varam neieraudzīt. Pie šādiem nolikumiem strādā pašvaldībā, droši vien citas pašvaldības neļaus man samelot, strādā ļoti daudz cilvēki. Un ieslēdzās cilvēciskais faktors. Varbūt mēs esam šo dokumentu skatījušies dienas beigās, kad smadzeni jau kūp un īsti tu vairs neko nesaproti. Tad mākslīgais intelekts ir brīnišķīgs rīks, lai pārbaudītu arī sevi. Jā. Lūk, piemēram, vai vari salīdzināt nianses Līvānu novada izglītības stratēģija ar citām pašvaldībām, kas ir mūsu tuvākās pašvaldības, ir Prēļi un Līvāni. Un viņš ar šo darbu viņš arī brīnišķīgi tiek galā. Viņš attiecīgi, viņam atkal tiek uzdots uzdevums, kur viņš izpilda. Ar visām saitītēm, kur var atrast, kur var apskatīties, no kurienes viņš šo informāciju ir atracis un izvilcis, un attiecīgi mēs varam viņu pārbaudīt. Un sekot visam līdzi, ko šis te mākslīgais intelekts, šajā gadījumā ChatGPT, ir darījis. Viss pārredzami. Svarīgākās nianses, kur kas atšķiras starp visām trim pašvaldībām. Arī to viņš atrod, to viņš arī parāda un to viņš arī pasaka. Jā, un vēl viens jautājums viņam, vai vari atrast pēdējo aktuālo lēmumu, ko izdevusi Līvānu novada pašvaldības dome par sporta veicināšanu novadā.
Un viņš arī atrod, jo visa informācija, kas ir publicēta vēstnesis.lv, likumi.lv, pašvaldību mājaslapās, viss, kas ir, kā jau es iepriekš arī teicu, viss, kas ir internetā, viņš noteikti atradīs. Tāds tīri mans piemērs, man pavisam nesen vajadzēja atrast informāciju par ezeru Līvānu novadā, par kuru pat rakstiski ir atrast informāciju ļoti grūti. Un man būtu jāpavada neskaitāmas dienas, lai internetā atraktu informāciju par šo te ezeru. Un es uzdevu jautājumu chatam GPT. Hei, atrodi man informāciju par šo ezeru un saliec man viņu tādā tekstā, lai viņš būtu baudām lasāms. Jā. Un viņš to arī izdara. Plus viņš pieliek klāt visas saitītes, kur es šo informāciju varu apstiprināt priekš sevis. Tas, ko es arī iepriekš teicu, viņš ir jāpārbauda. Jo viņš bija kļūdījies ezera hektāros. Viņš bija sajaucis cipariņus. Izrādījās, ka ezers ir 159 hektārus liels. Viņš nav tik liels. Tas ir par to, ka viņš ir jāpārbauda. Un papildinot, paturpinot šo te pašu, par šo te pašu jautājumu, jautājot viņam tālāk, vai citās pašvaldībās ir kāds līdzīgs lēmums. Un viņš arī atbild, ka jā, pēdējā gada laikā vairākas pašvaldības ir pieņēmušas līdzīgi virzienu lēmumus. Un viņš arī izmet, kas tās ir par pašvaldībām un kur šo te lēmumu var atrast un apskatīties šo te lēmumu, kā viņš izskatās. Jā, šis ir stāsts par braucot uz CSDD jaunās stacijas atklāšanu. Bija jāpasaka pāris vārdi pie atklāšanas runas. Un, protams, laika nekad nav. Un braucot mašīnā, chatam tiek pajautāts, hei, vai tu vari, cik kilometru garš ir ceļu tīkls Līvānu novada pašvaldībā? Gan valsts ceļu, gan pašvaldības. Viņš atrod šo te informāciju, iedod šo te informāciju, iedod, kur šo informāciju apskatīties, lai mēs varētu ar viņu darboties tālāk. Jo tātad papildinot savu jautājumu, iedot tiešus skaitļus. Jo tur sākotnēji viņš iedeva ne to, ko īsti man vajadzēja, jo man vajadzēja konkrētus ciparus, uz ko es viņam iedodu papildinošu jautājumu, iedot tiešus skaitļus, un viņš arī iedod tiešus skaitļus. Atkal ar visām iespējām, kur var atrast, un tur lejā arī ir avoti, kur ir atkal ar ikoniņām. Visa nepieciešamā informācija. Jā, arī par empātiskām atbildēm iedzīvotājiem. Šis te konkrētais piemērs ir par asbesta šiferi, kuru var nodot tikai godi ģimenes. Ļoti bieži no cilvēkiem nāk sūdzības un jautājumi, kāpēc tieši tas notiek šādi? Ne jau pašvaldība to izdomāja pa lielam. Un šim te konkrētajam cilvēkam ir jāatbild. Lai atbildētu pēc iespējas korektāk, tiek uzdots šis te uzdevums mākslīgam intelektam, ko viņš arī izdara. Viņš uzraksta vēstuli, atbildes vēstuli uz konkrēto jautājumu. Tāpat gadās diezgan biežas situācijas arī, kā strādājot pie vienas atbildes vēstules, pieņemsim kolēģiem, strādā veselu nedēļu. Tu šodien uzraksti 1 teikumu, rīt uzraksti 4 teikumus, parīt uzraksti vēl 6 teikumus. Un finālā sanāk, ka šis te teksts, viņš ir labs, bet viņš jau ir dažādu stilu teksts, kas īsti labi nav. Un mākslīgais intelekts palīdz šo te manu tekstu nogludināt, jo es viņam pajautāju, hei, nogludini stilu, bet saglabā to manā stilā un vēl izlabo gramatikas un interpunkcijas kļūdas. Un viņš to arī izdara. Tā kā viņš ir brīnišķīgs palīgs. Bieži gadās arī tā, ka viņš nevar atrast informāciju. Un
šis te konkrētais piemērs bija, viņš informāciju meklēja 5 stundas un finālā tā arī viņu neatrada. Un viņam tiek atbildēts, hei, es esmu vīlies tevī. Kāpēc tā sanāca, ka tu neesi man atbildējis? Un viņš tīri cilvēcīgi arī atbild, tīri cilvēcīgi uz cilvēcīgu nepatiku, kas tad piedod viņam arī tādu mazliet interesantu stiliņu, jo es, piemēram, ar ChatGPT sākot darbu, es ar viņu vienmēr sasveicinos. Šis viņam patīk. Izklausās, tas patiešām sākotnēji man likās, hei, tu runā ar datoru, tu saki viņam, sveiks, kā tev iet? Bet attiecīgi uz šo viņš arī, jo, Oskars varbūt tās ir papildināt, ka tas ir algoritms, pareizi? Tas varbūt iedod kaut kādu papildus kontekstu viņam par to, ko tu gribi, vai tu gribi laipnu atbildi sagaidīt, vai tu gribi beidz runāt un ātri man īsi atbildi, ko te vāries apmēram. Jā. Jā, es gribējām arī parādīt vienu no, manuprāt, no tādām spēcīgām funkcijām ir tieši tas audio režīms, kas viņam ir, kas, manuprāt, ir lielisks tieši mācīšanās palīgs, kad mēs, protams, varam sarakstīt visādas tekstus arī ar klaviatūru, bet īpaši, manuprāt, efektīvi viņu izmantot ir braucot mašīnā, ja mēs braucam uz kaut kādām vietām, kas mums ir jaunas, un īpaši, ja mēs nezinām, ko mēs varam nezināt, tad mēs ar audio režīmu varam pajautāt un saņemt atbildi, pat nerakstot visu, tāpēc ir viens demonstrācijas video. Kur var atrast pieteikuma formu pasākumiem Latvijas valsts mežos? Latvijas valsts mežu pasākumu pieteikumu formu var atrast viņu oficiālajā mājaslapā sadaļā pasākumu un aktivitāšu saskaņošana, kur ir pieejama visa nepieciešamā informācija un veidlaps. Vai tā ir aizpildāma elektroniski vai arī papīrā? Jā, pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan arī papīra formā. Elektroniski to var izdarīt, izmantojot viņu mājaslapu, bet, ja vēlies, var arī aizpildīt un nosūtīt papīra formu pa pastu. Jā, un pozitīvi arī, kad viss tas, kas ir sarunāts, arī paliek pēc tam rakstiski, ja jūs gribat atgriezties tajā, tad tā saruna tiek tur dokumentēta. Tas arī ir viss, ko mēs gribējām šodien parādīt. Es tikai gribu vēl aicināt dziļi izelpot, nomierināties, viss tas AI burbulis, viss tas, kas notiek, informācija, kas ir, lai viņa ir, paliek, būsim mierīgi un izmantosim viņu tur jēgpilni, tur, kur viņai ir pielietojams, lai tas mums kalpo kā palīgs.